Labdien, mani sauc Mākslinieku Solomātins. Es nodarbojos ar diagnostiku un ārstēšanu mūsu klinikā. Tā skaitā ar redzes korekcijas jautājumiem. Kā ir zināms, tuvredzībai šobrīd ir epidēmijas raksturs pasaulē. Iepriekš pastāvēja mīts, ka brilles provocē tuvredzības progresēšanu. Ja mēs sākam lietot brilles, tad tas nozīmē to, ka mums arvien biežāk būs nepieciešams mainīt brīļu recepti. Bet šobrīd ir nopublicēti pētījumi, kas apgāzā šo mītu. Un tieši otrādi pierādīja, ka ja mēs pielietojam jaunākas paaudzes brīļu korekcijas terapiju, tā ir tieši terapeitiskā nozīmē. Respektīvi, pielietojot brilles, mēs varam apturēt tuvredzības progresēšanu. Tas ir ļoti aktuāli arī mums ārstiem, tāpēc, ka mūsu galvenais uzdevums panākt situāciju, lai tuvojoties robežai 18, 20 gadi, cilvēks nonāk uz šo jubileju ar pēc iespējas mazāku iespējamu tuvredzības pakāpi. Jo tad, kad mēs varēsim piedāvāt redzes korekcijas risinājumu jau ķirurģiskā ceļā, vai redzes lazeru korekcija, vai tā ir lēcas nomaiņa, lai tas pacientam noritētu visātrāk, visgludāk un pēc labvēlīgākā scenārija. Jaunākas paudzes brilles, ja mēs lietojam tas brilles ikdienā, palīdz palēnināt acu abola augšanas procesu un līdz ar to arī tuvredzības progresēšanu. Tāpēc šāda tehnoloģija vien biežāk tiek izmantota un rekomendēta Eiropā, Amerikā, Azijas valstī. Un tagad ar prieku varu paziņot, ka šāda tehnoloģija ir pieejama arī Latvijā, un mūsu klinika var piemeklēt korekciju ar šāda tipa jaunākas paudzes brillēm, kas īpaši paredzēts bērniem, jo tieši bērniem tuvredzība notiek visintensīvāk, visātrāk.